Tad vai pa valsts budžeta līdzekļiem pēc 2026. gada tiks veidots saturs ne Eiropas Savienības valodā? Ja šobrīd tā redakcija, es neprasu kā jūsu viedokli, vai kā tika pieņemti, vai jums patīk, kā tika pieņemti iepriekš pieņemtie dokumenti, vai man patīk, vai nepatīk, kā tiks pieņemts šis, bet vai šis pašreizējā redakcija izslēdz vai neizslēdz? Ko šis dokuments pasaka attiecībā pret koncepciju un pēc valsts budžeta lietošanu attiecībā pret Eiropas Savienības vai Krievu valodu pēc 26. gadā? Paldies par jautājumu. Es domāju, ka uz šo jautājumu tad būtu pareizāk atbildēt Sabiedrisko elektronisko mediju plašsaziņas līdzekļu padomē, jo šī koncepcija attiecās konkrēti uz sabiedriskajiem mēdījiem. Būtu korekti, ka nevis kultūras ministrija, kas, teiksim, par lielo mediju telpu un to politikas virzību, bet konkrēti tad SEPLP varētu šo jautājumu komentēt, kāds ir plāns attiecībā uz šo nacionālās drošības koncepciju. Piedodiet, bet tad sanāk tā, jūs atstājat atvērtus durvis, interpretēt, jūs tagad atbildību pārvirzat uz tiem kungiem, dāmām, kas sēž pa labi no jums? Tā nebūtu kultūras ministrijas atbildība jaukties iekšā sabiedrisko mediju redakcionālajā darbā un attīstībā. Skaidrs. Es runāju par pamatnostādnēm. Kādas mēs strateģisko dokumentu kādu? Tad stratēģija pamatnostādnēs mēs ejam uz stratēģiju tādu, ka mēs neejam un atsakamies no divkopienas sabiedrības. Mēs ejam uz to, ka mēs mazākuma tautības arvien vairāk uzrunājam latviešu valodā, gan sabiedriskajos medijos, gan komercmedijos. Tas ir lielais ietvers. Mēs nerunājam par to, ka mēs kādu valodu aizliedzam, jo tā būtu ļoti diskriminējoša pozīcija, un tā kā mūsu pārziņā ir arī saliedētības jautājumi, tad šis būtu pretrunā ar, es domāju, ka arī daudzām starptautiskām tiesību normām. Es nepiekrīstu tādai piebildēji, jo tad jau arī valsts valodas skolas nevarētu pāriet uz valsts valodu. Es vienkārši gribu saprast, tad no otras puses jautāšu, vai būs iespēja Krievu valodā, vai šīs pamatnostādņa redakcija ļauj pēc 26. gada sabiedriskajiem mēdījiem pa valsts budžeta līdzekļiem. Es esmu budžeta komisijas deputāts, gribu zināt, par ko man būs jābalso. Vai viņi pieļaus iespēju veidot par valsts budžeta līdzekļiem Krievu valodā? Jā, tad atbilde ir par... Atbilde ir jā. Atbilde ir par to, ka ir jābūt, arī tas, ko jūs minējāt, ka ir jābūt sabalansētam šim mazākuma tautības saturam. Nevis tur vienā valodā ir ļoti daudz un citās mazākuma tautībās ārkārtīgi maz, bet ir jābūt šai sabalansētībai. Bet iespēja pastāvēs? Tas, vai iespēja pastāvēs, tas tad ir jāskatās, kā ar šo koncepciju un rīcības plānu sekojošo rīkosies SEPLP un sabiedriskie mediji. Es vienkārši gribu pateikt, ka tas, ka jūs atsaucaties sabiedrības saliedētību un Krievu valodas lietojumu ir pretrunā ar to, ko saka likums un vairāk likumi un strateģiskie dokumenti. Jo visur ir minēts, ka sabiedrības saliedētība notiek uz valsts valodas pamata un Krievu valodas klātbūtnē tur nav jābūt. Līdz ar to es, noslēdzot savu runu, vēlos teikt, ka es vērtēju kritiski šo dokumentu valodas kontekstā. Ne visu, bet tieši šajā kontekstā. Es domāju, šeit ir pretruna ar drošības koncepciju, un, manuprāt, tā ir turpināšana 30 gadu šiem bilingvālajiem divkopienu sabiedrībai, kur kā pētījumi rāda, nav nesusi rezultātu. Paldies!